Viena no populārākajām markām Latvijā – Hyundai. Daudz plaši zināma, ilgus gadus jau pazīstama, taisa visu kaut ko no mazauto uz hibrīdiem, elektriskajiem. Vispopulārākais Eiropas crossovers – Tucsons, tas Hyundaiam. Un tād ir vislielākais, vissmalkākais, visforšākais – Santa Fe. Aizmirstiet visu, ko jūs zināt par pārējiem Hyundaiiem. Santa Fe ir dzīvnieks cits savā plauktiņā. Cik tie krēsli ir ērti un pufīgi. Es jau biju aizmirsis. 4,83 metri. Garš, liels, 7 vietas, nu varbūt arī 6 patiesībā, bet lielā ģimenes mašīna. Vietas pietiek gan priekšā, gan aizmugurē. Un Hyundai inženieri, būdami tieši Hyundai inženieri, ir sarēķinājuši, ka šis modelis salīdzinājumā ar iepriekšējo ir vesels 23 mm garāks. Viņā ir vairāk vietas nekā vecajā modelī. Santa Fe ir atsevišķā plauktiņā no visiem pārējiem Hyundaiiem, tāpēc, ka vislabākais, ko Hyundai inženieri izdomājuši, ir šeit. Vismīkstākie krēsli, vislabākā ādas apdare, vislabākā paneļu apdare, vislabākā skaņas izolācija, vislabākā audio sistēma. Viss ir šeit. Un vēl daudz, daudz vairāk. Tik liela mašīna loģiski ir lielām ģimenēm domāta. Un lielām ģimenēm ir svarīgas dažādas features un vieta. Ir aizkariņi otrai rindai. Ir apsildāmi krēsli otrā rindā. Durvis nosedz sliekšņus, lai mazās bikses paliek tīras. Vietas ir daudz, apdares materiāli ir kvalitatīvi un vietas tiešām pietiek visiem. Es pat tā varu iekāpt trešā rindā. Woohoo! Ģimenēm daudz bērni, vietas arī aizmugurē. Katram savi divi, katrā pusē kruzīšu turētāji. Sava klimata kontrolas zona un vēl lādētāji, katram savā pusē. Nav vairs par ko kauties, tad, kad šeit sēž. Nu labi, te ir vieta tā kā vairāk bērniem, bet es arī te varu iekāpt. Man galva vēl nav griestos. Un lielais panorāmas jumts. Es arī šeit sēžot redzu ārā, tas ir tik forši. Virzamies uz priekšu. Pirmā pieaugušo cilvēku rinda. Te jau ir elektriskie beņķu apsilde. 2 vietas katram savā pusē uz kruzītēm. Pa vidu vēl 2 vietas. Un te ir mazi āķīši un dokumentu atvilkne. Un krēslā iebūvēti USB ladētāji. Šī ir ļoti pārdomāta mašīna tieši priekš tā, lai daudz cilvēkus komfortabli ilgus gabalus brauktu. Tas tiešām ir forši. Šī mašīnā otrā sēdekļu rinda var būt arī nevis kā viens liels divāns, bet 2 atsevišķas krēslu vietas ar spraugu pa vidu. Tad viņi kopā sanāk 6-vietīgi. Ļoti labi nodara tādā brīdī, kad mazie viens otru vienkārši labi. Bet tas, kurš par to visu maksā un sēž pie stūres, dabū arī visvairāk visādas features. Šī ir patiesībā tā vieta, kur visvairāk var just tieši to premium kvalitāti. Un stūre piebrauc, un krēsls piebrauc, un krēsls ir tik ērts. Bet nu labi, kas tad īsti šeit ir priekšā? Nevis 1, bet 2 bezvadu telefonu lādētāji. Kontrole klimata zonām visām, kas ir pa mašīnu. Bose audio sistēmas upgrades ar subwooferi atsevišķi skan tiešām dievīgi. Liela, ērta stūre, gaļīga, silta, protams, un priekšējie krēsli ne tikai apsildās, bet viņi arī ventilējās. Ir lielais multimedija ekrāns, kas ir savienots kopā ar ciparnīcu paneli. Protams, ka viss ir digitāls un izšķirtspējas ir lieliskas, viņi strādā ātri, savienojās ar Android Auto Apple CarPlay bez vada. Protams, ka ir arī Hyundai BlueLink aplikācija, ko telefonā ieliekot, var redzēt gan, kur mašīna atrodas, viņu atslēgt, aizslēgt. Ja ir tāda opcija ielikta, viņu var arī attālināt, iesildīt un atdzesēt. Labākās komplektācijās šeit ir iekšā UV dezinfekcijas plauktiņš. Starp citu, šis jau ir ādas salons, viņu var dabūt melnu, pelēku, brūnu, bēšu un visiem melni griezti. Bet labākajā kaligrāfijas komplektācijā ādas salons ir napa, vēl patīkamāk uz tausti. Dibentiņš jau būs pateicīgs. Šeit iekšā sēžot ir arī atmiņas, 2 pozīcijas. Tas ir vienam un otram ģimenes cilvēkam, kurš tad nāk pie stūres sēdēt. Automātiski kopā ar visiem spoguļiem savienojās, atcerās, pat pie atslēgas var pieprogrammēt. Aklo zonu sensori un vispār drošības sensori šeit ir jūra. Nu tā, ka visus viņus uzskaitīt būs pārāk ilgi. Bet izceļamā lieta ir aklo zonu monitors. Nevis vienkārši spogulītī maziņš sensoriņš, bet parādot pagriezienu, informācijas panelī parādās jau kamera uz konkrētu aklo zonu. Nu tā, ka vispār pazūda arguments, ka es neredzēju. Visu redz. Tieši šī ir pirmā reize, kad es ar šo mašīnu braucu. Pirmā.
Man ir ļoti daudz stāstīts. Es esmu vairāk šādas mašīnas pārdevis, bet es pats neesmu nekad vēl ar viņu šādā braucis. Man ļoti interesē tie piedzīvojumi. Sajūtas, kas tas tāds ir. Skaidrs, ka viņš ir salīdzinoši maziņš benzīna motors ar hibrīdu elektromotoru un kopējā jauda 215 zirgi. Šitais ir nelādējamais hibrīds, parasts hibrīds, vienkārši ielē benzīnu un pat mašīna tiek galā. Jo viņš pat eko režīmā normāli var uzraut no vietas un ieskrieties tā, lai pilsētas satiksmē viss ir forši. Man vairāk interesē tas, ka mēs braucam uz mežu pēc sēnēm. Cik vienkārši ir saslēgt telefonu ar to multimēdiju. Visi mani navigācijas, mana mūzika, viss notika automātiski, ātri. Un tas, kad viņam ir tas elektromotors, uzreiz nozīmē, ka viņš ļoti līgani aiziet. Visas tās pozīcijas, kur varēja domāt, kad būs jaudas bedres, viņš nosedz ar to elektromotoru, tas ir forši. Bet tagad mēs esam pie apļa, un es gribu, tā pašā eko režīmā, bet es gribu tikt iekšā satiksmē. Hei! Vienkārši nekāda stresa. Priekš tik liels mašīnas patiesībā ļoti interesanti, ka viņi tā veikli ņem un hop, un iekļaujās satiksmē. Neskatoties uz to, ka mēs esam milzīgā 7-vietīgā mašīnā, ir kaut kā ārkārtīgi ērti visu redzēt. Spoguļi ir pietiekami lieli, viss ir labi. Vairāk cilvēki, kas šādās mašīnas ir nopirkuši, ir teikuši komentārā, ka viņiem patīk, cik tā mašīna ir klusa, cik viņa ir ērta, cik viņa ir komfortabla. Un te mēs atgriežamies pie iepriekšējā manis teiktā, ka es te pie stūres sēžot, jūtos, ka es esmu galvenais. Es nosaku, kas notiek tālāk. Tā mašīna rada pārliecību, un tad pat laikā viņa nomierina. Dīvaina kombinācija, bet tāds ir. Esam mežā. Mums ir džips. Viņam ir clearance, un viņš ir 4x4. Mēs varam braukt pa offroadu. Man vienmēr ir ļoti paticis tā sajūta, ka man ir brīvība. Redzu ceļu, braucu, un es varu. Kur mēs ielikām viņu tagad ļoti smuki tanī smilšu režīmā. Un viņam ir 4x4, viņam ir clearance, un pieņemsim, ka mums aizmugurē ir pilna mašīna ar bērniem, un mēs vienkārši ņemam šortkat uz mājām. Interesanti, kādā meža vidū es dzīvoju, ka man šitā nekāda stresa. Ņemam un braucam! Ceļš, kur palika? No kalna nobraukšanas pogā. Kā es iepriekš teicu, pirmā reize ar viņu braucot, tikko pēc sēnēm aizbraucām, pa kalniņiem pavizinājāmies, visu izdarījām, un viņš ar to pārsteidzoši labi tik galā. Tagad izbraucam apakaļ uz šosejas, viņš nomierinās. Es nevaru uzslavēt gana to, cik ērti viņiem ir tie krēsli. Ieslēdz adaptīvo kruīzu pat pilsētā, un viņš pats sabremzējās, pats palaiž visas mašīnas, pats ieskrienās apakaļ. Viss telefons savienojās bez vada. Pogas ir aizskaramas, vienkārši ērti rokas sistēmā. Mana visa navigācija, gaismas slēdzās automātiski, viņam starp citu ļoti labas LED gaismas, matriks, un viņš brauc pārliecinoši, un viņš brauc klusi. Viņš izpilda gandrīz visas ikdienas funkcijas perfekti. Labākās lietas pa mašīnu. Tātad vietas visiem pietiek, jo viņi ir milzīgi. Ar viņu tomēr, neskatoties uz lielo izmēru, ir ērti ikdienā pārvietoties. Tad, kad brīvdienās sagribās piedzīvojums, var iebraukt mežā, kā mēs to tikko redzējām. Un pārējā laikā viņi ir ļoti komfortabli pārvadās visus tur, kur vajag ikdienas maršrutos. Skola, dārziņi, pulciņi, hokeja treniņi un vēl kaut kur uz restorānu aizbraukt un izskatīsies zolīdi. Papildus tam visam, viņam uz privātpersonām ar subsīdiju lādējamais hibrīds sanāk vēl izdevīgāk nekā pašuzlādes hibrīds. Un maza rozetīte parkošanās vietā būsiet laimīgi. Jauda lielāka, elektrības nobraukums lielāks, visi baigi skaisti. Ja ne, pašuzlādes hibrīds, kādu mēs šodien braucām, un degvielas patēriņš pa pilsētu jūs patīkam pārsteigs. Netic, nāc pārbaudi.
Autobasadone, Biķernieka iela 145, Rīga.